Zemes sajūta tā droši vien nāk no vecākiem. Diezgan noteikti, jā. Jo mani vecāki ir saistīti ar lauksaimniecību bijuši, vairāk ar zinātnisko virzienu šajā jomā, bet tieši tas man varbūt arī ir devis tādu to skatījumu. Jā, daudzkārt es esmu vēlējies pats kļūt par lauksaimnieku, zemnieku. Kā man teica, aizejot, viņš saka, diemžēl es tev nevarēju to nodrošināt, būdams zinātnieks, bet es esmu priecīgs par to, ko viņš man devis un ka viņš nevarēja to nodrošināt. Līdz ar to man šis virziens bija jāpeld šajā upē. Bet tas noteikti, jā, tā bērnība pavadīt laukos, pavadīt izmēģinājumu lauciņos, gan ar kapli, gan ar mietiņiem un tušas zīmējot uz baltiem mietiņiem dažādas izmēģinājumu tur nosaukumus un kaut ko. Mani dēli, diemžēl, neaizgāja šajā virzienā. Droši vien, ka viņiem radīja kaut kādu nepārāk pozitīvu emociju tie zīdaiņu un bērnu gadi, ko viņi pavadīja mašīnas aizmugurējā sēdeklī, kratoties pārumiem un pa lauku visu laiku. Un līdz ar to iespējams, ka tas bija. Bet laiki mainās un katram, caur paudzi varbūt mani mazbērni, mazdēli būs tie, kas pievērsīsies lauksaimniecībai. Jāsaprot, tajā laikā es strādāju stabilā darbā, vācu kompānijā, kurā varētu būt tā, nodrošinājums līdz pensijai, kur zinu, ka pēc 10 gadiem tev ieliks bildi avīzītē iekšējā uzņēmuma, pēc 25 pulkstenis un tā tālāk. Bet šis bija tāds pavisam savādāks, kad veidot Latvijā to lauksaimniecības nākotni kopīgi. Kad te ir tā iespējamība un ir tāds ļoti interesants tas projekts, kā lekt iekšā tajā. Man vienmēr paticis darīt savādāk. Tad, kad es studēju akadēmijā, mēs dzīvojam Pārlielupē, es mīlēju iet uz akadēmiju. Toreiz nebija Brīvības bulvārs, nebija izējams, jo tur bija trotuārs, bija remonta laikā izjaukts un nebija salikts kopā. Es mīlēju iet aizvērtām acīm un sajust un redzēt ceļu savādāk. Varbūt tas ir palīdzējis kaut kur arī citās jomās. Tad, kad mēs dibinājām, protams, ka mēs orientējāmies uz tām pamata sākuma vajadzībām un diezgan droši var teikt, ka 25 gadus priekš tā neskatījām un neredzējām to. Jā, tad bija primāri izdzīvot tādā mirklī, lai gan, protams, kad projekts Latraps nebija vērsts uz vienu dienu, uz vienu gadu. Jā. Kopumā mēs tomēr skatījāmies, ka tam ir jābūt un jādzīvo. Zināmā mērā, tas nodibināšanas periods mums aizņem diezgan tādu gan ilgstošu, gan arī lielu darbu, lai pamatus ieliktu ilgtermiņam. Bet, protams, 25 gadi man pašam cik toreiz bija. Mēs visi bijām jaunieši vairāk mazāk. Tā kā mēs smējāmies pēc tam, kad gan konkurenti, gan ministrijā daudz, kur bija tāds bezmazliet totalizatori. Cik ilgi viņi noturēsies? Tur mēnesi, 2, varbūt gadu un sabruks, tur viss nekas nebūs. Bet tas bija tas, ko mēs pašos pirmsākumos arī ielikām. Mums nav sadarbība vienam ar otru. Tas bija tas, ko mēs ielikām pašos, kad te nebūs vienam ar otru sadarbību. Tās ir noslēgts. Katrs saimnieko savā saimniecībā, kooperatīvs ir jūsu tirdzniecības aģents, pagarinātājs. Priekš jums strādā kooperatīvs, bet jūs viens ar otru neberzējaties. Jūs atnākat uz balli paberzējaties, jūs atnākat kopsapulcē paberzējaties. Ikdienā mēs jūsu kaimiņu vai vēl kaut kādās attiecībās kooperatīvs nejaucās. Bet jums visiem ir viena vajadzība – pārdot graudus, nopirkt izēvielas. Lūk, to kooperatīvs jums izdarīs. Mēs bijām nodibinājuši arī asociāciju, sabiedrisko organizāciju Latvijas Rapsis, kurā mani arī ievēlēja par prezidentu. Un tas, principā, arī ir aizsākums nosaukumam. Latraps, Latvijas Rapsis tika noīsināts uz vieglāk pasniedzams starptautiski. Bet, pašā pamatos, protams, bija jāizrēķina arī finansiālais tas, kā to iesākt. Jo, kā jau tas daudzkārt minēts,
Tad, kad Latraps radās tāpēc, ka bija ļoti grūti apstākļi zemniekiem, graudaudzētājiem. Praktiski bija teju, kad viss cauri ir. Graudu cena nekāda, graudus pārdot nav, kur eksporta nav priekšvietējiem pārstrādātājiem ir pārprodukcija un viss ir slikti un līdz ar to naudas nav. Līdz ar to savākt no zemniekiem kapitāla ieguldījumu, lai kaut ko uzsākt, man nekāda lielā iespēja nav. Tiešām dziļi noliecos priekšā tiem pirmajiem, kuri uzticējās un realizēja savu produkciju. 1800 tonnas rapša 2000. gadā atdot, nezinot, kur liks, Mums bija Liepājas eļļas fabrika, kas tajā laikā zem 100 latiem pirka rapsi. Un ar to samaksu tur bija kā bija. Dažkārt viņus pusotru gadu ievilkās, Un tad mums bija jāmeklē tie tirgi kaut kur ārpusē, Un tad mums gan uz Somiju mēs aizvedām, gan kopā ar konkurentu, kurš nebija priecīgs, ka mēs tādi pastāvam, bet kopā mums tomēr izdevās realizēt darījumu. Un tad jau tā pievienošanās sākās diezgan strauji, jo redzēja, ka tas rezultāts ir. Bet nav runa šobrīd par kooperatīvu, bet drīzāk par tevi, Edgar. Vai tu vari atsaukt atmiņā kādu mirkli, kas varbūt tev visspēcīgāk ir palicis, ka tu tiešām sajūties laimīgs ar padarīto? Ka tev likās, šis ir tas, par ko es cīnījos. Ka mēs uzkrāvām pirmo Panamaksu. 72,000 tonnas. Pirmo reizi no šejienes, no Baltijas aizgāja. Lielais viens pats Latraps sakrāva to visu. Un, mēs tad, mūsu invoice bija 23 miljoni uz viena papīra. Tad to mēs ierāmējām un izplatījām iesaistītajiem cilvēkiem, kas bija visciešāk tajā saistītajā darbā. Ir gandarījuma sajūta. Tā ir laikam tā sajūta, ko es vēl varu pateikt. Ir 25 gadi Latraps. Tas ir nedaudz mazāk nekā no mana pusmūža, bet man ir gandarījums un prieks par to, ka tas uzņēmums dzīvo un ka tas dod tik lielu labumu lauksaimniekiem, kopumā Latvijas tautsaimniecībai kā tādai, bet īpaši arī lauksaimniekiem, jo no Latraps gūst visi lauksaimnieki Latvijā, ne tikai biedri. Jo jebkurš konkurents ir spiests pielāgot savas darbības tam, kā darbojas kooperatīvs. Pretējā gadījumā tad viņam te nav tirgu vietu. Tas nav bijis vienkārši. Ļoti daudz tādu mirkļu, kad liekas, viss ir cauri. Un tad, kad es viņam pāri, tad Bet tad nav laika vairs tur kaut ko svinēt, priecāties, jo tu jau zini, ka nāk nākamais mirklis virsū. Šis pirmais solis, ko mēs pašlaik spēram ar mūsu zirņu rūpnīcu, tas mums varētu būt tāds milzīgs atspēriens solis jau tālākai attīstībai, tos, ko mēs arī zīmējam. Pārstrāde, tas noteikti, tas ir mums jāiet uz priekšu, un caur to gan mēs, kā Latraps kopumā, mēs varam gan Lietuvas, gan Igaunijas tirgus sev, un viena lieta būt, kur mēs nevis klanamies lietuviešiem, bet sakam, tā lietuvieši, rekur. Pie mums tas viss ir, nevis pie jums. Latraps – durvis uz pasauli.